Labdien, mans vārds ir Mārcis Slēja, esmu gastrocentra gastroenterologs, un tēma šobrīd būtu anorektālā manometrija, jeb spiediena noteikšana tūpļu zarnā un attiecīgi tūpļu zarnu noslēdzošajā muskulī. Izmeklējuma mērķtiecība būs tajā situācijā, ja ir nesaturēšanas vai otrādi, ja ir problēmas ar vēdera izēju, kad tā ir ļoti apgrūtināta un ilgstoši nepieciešama pavadīt tualetes telpā, lai panāktu šo vēdera izēju. Tad tā ir viena no izmeklēšanas metodēm, kas palīdz noteikt pareizo diagnozi un izvēlēties pareizo ārstēšanu. Tas laiks, kad mēs uzskatījām tikai, ka aizcietējumi tā ir viena problēma, ir pagājis. Šobrīd aizcietējumu problēma dalās vairākos mehānismos, un tieši diagnostika ir tā, kas palīdz izšķirties starp šīm te pieejām. Ideāli pilnīgi noteikti, ka pirms izmeklējumiem ir konsultācijas. Ir situācijas, kad, piemēram, mēs pilnīgā paļaujamies uz kolēģiem, ķirurgi nosūta pirms operācijas, kas vienmēr ir pamatot, te nevar būt jautājums par to, bet pilnīgi noteikti, ka pašiem pieteikties nevajadzētu, jo katrs izmeklējums tomēr ir invazīvs, prasa zondas ievadīšanu. Mēs noteikti negribam, lai izmeklējumi tiek veikti bez indikācijām un nevajadzīgi. Tā kā no vienas puses ir ļoti svarīgi veikt izmeklējumus tad, kad viņi ir indicēti, no otras puses lieka izmeklējumi noteikti nenāk pa labu nevienam.